steidzami tuvajos austrumus. Karš tikko ir sasniedzis jaunu līmeni pēc tam, kad Amerikas Savienoto Valstu spēki pārtvēra un sagrāba kuģi, kas kuģoja ar Irānas karogu tiešā darbībā jūrā, atklājot jaunu konfrontācijas fāzi ar Irānas režīmu. Šajā pirmdienā 2026. gada 20. aprīlī notikušais bija skaidrs. Vašingtona nolēma demonstrēt spēku brīdī, kad Hormuzas šaurums joprojām ir globālās krīzes centrā, un Teherāna atbildēja ar atriebības draudiem. Šī visa centrā ir Amerikas Savienoto Valstu jūras spēki, Irānas Islāma revolucionārā gvarde un abu pušu politiskā vadība. Kur tas notika? Apgabalā starp Arābijas jūru, Omānas līci un ceļu, kas ved uz Irānas Bandarbāses ostu, vienu no jutīgākajiem punktiem pasaulē enerģijas un tirdzniecības ziņā. Saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu centrālās pavēlniecības datiem, eskadras mīnu kuģis USS Pruance pārtvēra kuģi Toska, kad tas devās uz Irānas ostu. Kuģis saņēma brīdinājums apmēram 6 stundas, un tā kā tas nepakļāvās, amerikāņu militāristi lika evakuēt mašīnu telpu un atklāja uguni, lai padarītu dzinēju nelietojamu. Pēc tam jūras kājnieki uzkāpa uz kuģa un pārņēma kravas kuģa kontroli. Kā tas tika izdarīts? Ar iepriekšēju brīdinājumu, dzinēju neutralizēšanu ar šāvienu un militāru abordāžu. Kāpēc? Jo saskaņā ar oficiālo amerikāņu versiju, kuģis pārkāpa Irānas ostām noteikto jūras blokādi. Šis punkts ir būtisks, jo vairs nav runa tikai par draudiem vai stingru retoriku. Tagad ir notikusi konkrēta rīcība, reāla uguns atklāšana un kuģa aizturēšana ASV kontrolē. Šis incidents neradās no zila gaisa. 13. aprīlī pats CENTCOM paziņoja, ka sāks bloķēt jūras satiksmi de entrada e saída dos portos do Irã. Pirms tam 11. aprīlī Amerikas Savienotās Valstis jau bija sākušas mīnu tīrīšanas operācijas Hormuzas šaurumā, apgalvojot, ka vēlas droši atjaunot komerciālo kuģošanu. Citiem vārdiem sakot, eskalācija tika veidota soli pa solim. Vispirms nāca militārā sagatavošanās, pēc tam blokāde, tad maršruta kontrole un tagad kuģa sagrābšana. Tas parāda, ka krīze vairs nav tikai diplomātiska. Atklāts strīds par to, kurš kontrolē reģiona strateģiskāko jūras koridoru. No Irānas puses atbilde bija agresīvā tonī. Reuters ziņoja, ka Teherāna solīja atriepties un paziņoja, ka kuģis nāk no Ķīnas. Tajā pašā laikā otrā sarunu kārta, kas bija paredzēta Pakistānā, kļuva apšaubāma. Pati Reuters ziņoja, ka Irāna paziņoja, ka nepiedalīsies jaunajā sarunu kārtā. Tikmēr Associated Press uzsvēra, ka pamiera atmosfēra tika satricināta, un Trumpa izziņotais dialogs kļuva ļoti neskaidrs. Kad? Tas notiek tieši brīdī, kad diplomātiskā iespēja šķita trausla un īslaicīga. Tāpēc sadursme jūrā ir tik nozīmīga. Tas ne tikai paplašina karu, bet arī var izjaukt pēdējo politiskās bremzēšanas mēģinājumu pirms jauna uzbrukuma viļņa. Ir vēl kāds fakts, kas pastiprina problēmas apmēru. Sestdien Lielbritānijas aģentūra UKM paziņoja, ka naftas tankuģis tika apšaudīts no 2 laivām, kas saistītas ar revolucionāro gvardi netālu no Omānas. Un arī tika ziņots par konteineru kuģi, kuru trāpīja nezināms šāviņš. Tas palīdz saprast, kā eskalācija tika veidota jūrā pirms Toskas sagrābšanas. Tas nav atsevišķs incidents, bet gan spiediena, blokādes, draudu un militāras atbildes secība pret kuģošanu. Kā situācija nonāca līdz šādam punktam? Amerikāņu blokādes, Irānas nostājas pastiprināšanās un nespēja pamieru pārvērst stabilā vienošanās rezultātā. Situācija sāsinājās. Vēstījums, kas izskan, ir skarbs. Savienotās Valstis demonstrē, ka tās ir apņēmības pilnas uzturēt blokādi un likt dārgi samaksāt jebkuram mēģinājumam to pārraut. Savukārt Irānas režīms cenšas demonstrēt reakciju un stingrību, taču tas nonāk ārkārtīgi bīstamā situācijā, jo katra jauna kustība jūrā var kļūt par iegānstu lielākam uzbrukumam. Smagāka atbilde un galīgs sarunas sabrukums. Galvenais jautājums ir vienkāršs. Vai Irānas režīms kontrolē situāciju vai zaudē kontroli? Jaunākie fakti norāda uz pilnīgu situācijas kontroles zaudēšanu. Tas ir svarīgi, jo, kad spiediena apstākļos esoša varas struktūra nolem spēlēties ar galveno planētas enerģijas artēriju, rezultāts parasti ir nežēlīgs. Runa nav tikai par konfliktu starp Teherānu. Uz spēles ir Hormuza šauruma stabilitāte, globālās enerģijas izmaksas, civilkuģu drošība un nākotne Irānas iedzīvotājiem, kuri jau tā nes kara, represiju un baiļu nastu.
Ja šis ceļš turpinās tikt izmantots kā politisks ierocis, nākamais solis var būt vēl bargāks un daudz plašāks. Pat Amerikas Savienotajās valstīs jau runā par sauszemes iebrukumu Irānā, lai ierobežotu šo Irānas draudu.